Labdien! Pirms es ķeros klāt savam šīs dienas stāstam, es gribu pateikt, ka mans stāsts ir balstīts manā pētījumā. To es veicu Rīgas Stradiņu universitātē, pabeidzis to 23. gada sākumā. Bet dodamies uz priekšu, es jūs vēlos iepazīstināt šodien ar ķengaragu. Es saprotu, ka jūs daudz esat jau cēluši rokas, Liepāju, Lietuvu un tā joprojām, bet šeit ir ķengaraga cilvēki. Vai šeit ir cilvēki, kas ir bijuši ķengaragā? Jau daudz vairāk. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Tātad, kas ir svarīgi zināt par ķengaragu? Es šodien mēģināšu jums varbūt piedāvāt citu skatījumu uz šo mikrorajonu. Tātad ķengarags ir Rīgas otrais lielākais mikrorajons pēc iedzīvotāju skaita. Tie ir aptuveni 45,000, tātad viena Ventspils, viena Jelgava. Kā mēs redzam šajā aerofoto, tātad līdzīgi kā jau daudzi no padomju laika mikrorajoniem, tas ir mikrorajons ar lieliem pagalmiem, viņš ir ļoti zaļš, un tad, kas ved uz turieni citus Eiropas pētnieks, kas arī pēta mikrorajons, tas wow efekts ir pārsteidzošs, viņus fascinē to, ko viņi tur redz, tas zaļums, puķu dobes, Daugava ir absolūtais wow moments, un viņi pat skatoties uz manu māju saka, oh, it's beautiful. Es nekad par to nebiju domājis šādā kontekstā, ka man māja varētu, 5-stāvu bloku māja varētu būt skaista. Proti to, ko es gribu teikt, ka no Eiropas perspektīvas skatoties, nekustamais īpašums, kas atrodas tik zaļā vietā, ir ar tiešo pieeju pie ūdens tilpnes, ir kaut kādā ziņā iekārojums Eiropā. Šādi nekustamie īpašumi ir dārgāki, bet, diemžēl, tas nav ķengaraga stāsts. Kaut kas nav kārtībā ar šo mikrorajonu. Es ķengaragā dzīvoju 20 gadus, un es regulāri dzirdu to, ka šeit nekas nenotiek. Mēs esam aizmirst Rīgas daļa. Cilvēks sūdzas, ka šeit nekā nav. Starp citu, arī ezīts aizgāja no ķengaraga. Man liekas, viņi noturējās 2 vai 1 gadu. Jā. Man vairs nav kur aiziet padzert kafiju. Tad, kad es prasīju saviem informantiem, par informantiem antropologi sauc savus sarunbiedrus, nosauciet pirmo vārdu, ar ko jums asociēs ķengarags. Yes. Nu jā, es arī dzirdēju narkomāni. Man ir grūti to otru vārdu pateikt, pat nezinu, ko tas nozīmē, ka tas ir Urlu rajons, un bija arī komentāri par to, ka šis tomēr ir Krievu rajons. Pie tā mēs atgriezīsimies mans prezentācijas noslēgumā, bet ejam tālāk. Nedaudz atkāpjamies atpakaļ, ir 2010. gads, masu mēdījos ir ļoti plaši tiražēta ziņa par to, ka ķengaragā tiks būvēts multifunkcionālais kultūras un mākslas centrs. Tie apzīmējumi ir dažādi, ka tā būs gadsimta būve, tā būs ķengaraga gaismas pils un būvniecība sāksies 11. gadā. Tie, kas ir bijuši ķengaragā, tad iedomājamies Dole, un aiz Doles tur bišķi uz priekšu pa kreisi. Kurš ir redzējis? Ko jūs esat redzējuši? Pļaviņu. Jā. 23. gads, tas ir uzņemts pavasarī, bet ticiet man, vakar tur arī viņu vēl nebija. Tātad ķengaragā neienāca ne solītais kultūras centrs, uz ķengaragu joprojām nekursē arī Zemāsgrīdas tramvajā, jā, viņus tagad būvē, bet mēs esam slēgti kā tādos iedzinējos, kaut kā visu laiku pie mums nonāk tā kā pie pēdējiem. Ko lūdzu? Jums ir Akropolis, saka cilvēki. Akropolē taču var brīnišķīgi pavadīt laiku, priekš kam jums tas mikrorajons vajadzīgs? Jā, man jāatzīst, ka tas ir vēl viena tēma manā pētījumā bija par to, kā privātie aizpilda šo telpu, jo Lidls būvējas un Akropola mums ir un viss forši tikai tā sajūta par to, ka Rīgas pašvaldībai mēs gan neesam svarīgi. Viņi joprojām ir klātesoši. Un tur rodās šī tukšuma sajūta par to, ka šeit nekas nenotiek un mēs neesam svarīgi. Man uzmanību 21. gadā pievērsa vairākas kartes, ko pašvaldība tiražēja, stāstot par labiem projektiem, ko viņi ievieš. Tur bija Egļu ceļš, un tas ir pilsētas pļavas. Priekš mūsu ārvalstu viesiem tātad ķengarags ir šeit, ķengarags ir šeit, un šādu karšu ir vēl vairākas.
Un nevienā no tām nav, protams, projekta ķengaragam. Jāsaka, ka es arī pēc tam beigās jums parādīšu, ka šis tas mainījies kopš mana pētījuma prezentācijas. Un tātad es aicinu visus pacelties augstākā līmenī, un tas, ko es ieraudzīju pētot ķengaragu, ka ķengarags ir tā kā tāda skatuve, skatu kādam daudz lielākam stāstam. Un tas, ko es ieraudzīju, ka sarunās ar Rīgas domas pārstāvjiem, ar ķengaragu iedzīvotājiem, pētot pilsētas plānošanas dokumentus, pastāv kaut kādas idejas par to, ka ir labā vēsture Latvijā un par to, ka ir sliktā vēsture. Nu, kādas idejas, kas piekrīt labajai vēsturei? Nu, ja mēs domājam par pilsētu. Jā. Viss, kas ir līdz padomju laikiem. Un, attiecīgi, sliktā vēsture mums ir tas, kas ir tapis padomju laikos. Un mikrorajonis atrada to iepriekšējos pilsētu plānošanas dokumentos. Tur tā arī ir saliktas viss pa kastītēm, kuri rajoni pie kā pieder. Āgenskalns, Teika, Čiekurkalns un joprojām tie tad mums ir labā vēsture un apkaimes un mikrorajoni kopā ar ķengaragu, Pļauniekiem, visiem pārējiem. Tātad ir šis padomju, bezvērtīgais, pelēkais, zemes kvalitātes un bezpersoniskais mantojums. Attiecīgi, radās tāda sajūta, it kā šie mikrorajoni būtu kaut kāds ievainojums, ko mēs esam ieguvuši. Un ievainojums, ar kuru mēs īsti nevaram izdziedināt. Un pirms es pārēju pie nākamā slaida, tas būs ļoti emocijām lādēts slaids, īpaši ņemot vērā pēdējo 2 gadu laikā notikušo. Un Neils zina to, ka mēs ar viņu diskutējām par to, vai šo slaidu vispār likt. Un tad, ja es esmu godīgi pret savu pētījumu un pret savu antropoloģisko darbu, es to esmu atklājusi un izpētījusi, un tie ir mani secinājumi, tad es tomēr uzdrošinājos viņu ielikt. Es saprotu, ka tas izsauc daudz un dažādas sajūtas. Paldies. Es paskaidrošu mūsu ārvalstu draugiem Latvijā, es domāju, arī citās Baltijas valstīs, vārdam padomju ir sinonīms, un tas ir vārds Krievu. Krievu ir ne tikai konkrēts etniskās grupu apzīmējošs vārds, bet tas drīzāk ir deep story. Tā mēs to saucam. Stāsts, kur vairāk jūt, kas ir vairāk lādēts ar sajūtām, emocijām. Un viena man informanti teica, jā, bet pasaka, Ingun, kāpēc tad, kad mēs pasakam vārdu Krievs, mums ir tāda dīvaina sajūta. Un tas ir par Latvijas grūtākajām vēstures lapusēm, par okupāciju, par represijām, Čeku, Sibīriju un tā joprojām. Un šajā kontekstā ir jautājums, kas notiek ar pilsētas vidi, urbāno telpu, ja viņai tiek piekārta birka, Krievu. Viena no manām informantēm pētījuma laikā meklēja iespēju pārvākties uz Āgenskalnu, jo viņi tieši tā teica, jo šis ir Krievu rajons. Un savā pētījumā es arī secināju to, ka tam, kam tiek piekārta šī birka, tas tiek pakļauts struktūrālai vardarbībai. Ko tas nozīmē? Tas nav tā, ka mēs viens otram sitam pa seju. Struktūrāla vardarbība ir daudz filigrānāka. Tā ir iesakņota sistēmās, formāla attieksme. Tāda marginalizācija, vai ne? Mums joprojām nav ne kultūras centra, ne Zemāgrīdas tramvaja. Tā ir tāda izstumšana. Ka viņi pagaidīs, viņi pēdējie. Vai arī vienā auditorijā, kurā stāstīja par savu pētījumu, cilvēks ar diezgan labu izglītību, doktora grādu, man teica, bet tie urlis ir paši vainīgi. Bet pēc statistikas Ķengaragā 40% ir latvieši. Un Purcēmā ir vēl vairāk latviešu par krieviem. Un katrs trešais ir ar augstāko izglītību. Un šis, manuprāt, ir diezgan skumīgs stāsts. Es neesmu šeit nākus, lai dotu kādas receptes, bet aicinu par šo te reflektēt. Kopš man pētījuma ir notikušas daudz labas lietas, un es esmu tiešām pārsteigta. Mani sadzirdēja mūsu apkaimju koordinātori Marija Krāso, vai viņš šeit ir? Marija. Aplausi Marijai! Es esmu milzīgi pateicīga Marijai, ļoti, jo Marija sadzirdēja, un
Ķengeragā nebija ne egles gadu gadiem, mums nav bijis Ziemassvētku egle, un egle parādījās, un mums notika pirmie apkaimes svētki šajā vasarā. Mums ir arī bezmaksas ūdenskrāns, un man liekas jau kādas 3 pilsētas pļavas. Pie mums atgriezās kultūras telpas tropi, fantastiski apmeklēt, cilvēki gribēja tiešām uz šiem pasākumiem nākt, un šī bilde ir vakar no rīta arī fotografēta, pašlaik notiek pielāgošanas darbi, lai palaistu Zemās Grīdas tramvaju. Un tomēr, ņemot vērā visus šos uzlabojumus, paliek jautājums, vai ar to šī stagnācija Ķengeragā un šis tukšums ir beidzies. Un man, kā Ķengeraga iedzīvotājiem, gribētos domāt, ka jā, ka tas ir beidzies. Tomēr man kā antropologam un domājot par šo Latvijas dziļo stāstu un to, ko mēs ar to darām, kā mēs ar to tiekam galā, es esmu ļoti piesardzīga. Ja kādu ir ieinteresējis šis mans stāstījums, vairāk par to palasīt šajā mājaslapā, tas ir European Research Council finansēts profesors Dācis Dzenovskis, Oksfordas profesors projekta mājaslapa, kur man bija iespēja arī pastāstīt par saviem atklājumiem, un tur var izlasīt arī ātrāk. Paldies! Paldies!